mirkli iztēlojieties, ka tiktu veikta socioloģiskā aptauja, lai noskaidrotu, cik daudzi no mums skolas laikā ir vēlējušies, ka kārtējā rītā, ierodoties skolā, tā būtu izķibējusi no zemes virsmas uz neatgriešanos. Domājams, ka rezultāti būtu visnotaļ vienbalsīgi. Katrā ziņā vairākums droši vien sliektos atbildēt, jā, man tā tiešām ir bijis. Bet ja šādā aptaujā aicinātu piedalīties mūsu bērnus, vai viņi atbildētu citādāk, mani māca aizdomas, ka šī ir viena no tām tēmām, kura gadiem ejot diezko nemainās. Tad nu šodien kopīgi apskatīsim tēmu, kas darāms, lai skola no vietas, kur negribas iet, pārtapt par tādu, kur gribas doties ar prieku. Šodien raidījumā skatieties, kāpēc tik svarīgi ieviest īpašas skolas tradīcijas, kā skolotājam vienlaikus būt mīļam un stingram, kas ir labākā un visvieglākā pieejamā motivācija lieliskiem sasniegumiem. Lai kā rēķinātu, skola ir un paliek vieta, kur pavadām gana daudz laika. No rīta ieejam, vēlā pēcpusdienā izejam, un tā 12 gadu garumā. Te nu ir skaidrs, ja skolā nepatīk, tas var izvērsties par visnotaļ skarbu dzīves cēlienu. Un dažiem no mums nenoliedzami tieši tā arī ir bijis. Skolas tas sevišķi atcerēties pat nevēlos, jo man nekāds tāds briesmīgi jaukas emocijas no skolas nav. Tur bija jāiet, tu ej, tur kaut kas notiek. Es tur ne pa ko nebiju sajūsmā. Man arī nebija tā, ka briesmīgi riebās vai ka man kāds tur traucētu dzīvot. Tas vienkārši nebija baigi saistoši. Es vienkārši to uztvēru kā tādu pienākumu. Jāiet, ejam un centos maksimāli to laiku pavadām ierobežot kaut kādā veidā, notarboties ar citām lietām. Arī tā, protams, var ņemt un sakostiem zobiem skolas laiku kaut kā novilkt, pārdzīvot to un miers. Bet to es tomēr nevienam nenovēlu. Tāpēc šodien kopā ar psiholoģijas, pedagoģijas lietu zinātājiem un pašiem skolēniem tomēr pamēģināsim iezīmēt dažus galvenos pieturpunktus, ko ieviešot, skola var kļūt nevis par skrūvspīlēm, bet lielisku piedzīvojumu, ko vēlāk atcerēties ar prieku. Skaidrs, ka ieteikumu noteikti varētu būt daudz, bet bezgalīgi klausīties jau jūs tāpat nebūsiet ar mieru. Tāpēc izgaismosim 3 galvenos principus. Viena no atbildēm būtu, kā vairot bērnu piederības izjūtu skolai. Jo mēs zinām, ka mazie bērni vēlās iet uz skolu, praktiski visi viņi vēlās iet uz skolu, un tad vidējā posmā lielākā daļa bērnu vairs negrib iet uz skolu. Viņiem nepatīk, viņi jūtas atsvešināti no skolas, viņi vienkārši iet tāpēc, ka ir jāiet, ka nav kur sprukt. Skolā, manuprāt, katram skolēnam ir jājūtas droši un aizsargāti, kā arī vajadzētu, manuprāt, skolā vairākas tradīcijas, kas saliedētu visus, gan skolēnus, gan skolotājus. Jābūt kādiem kopīgiem pasākumiem, kaut kas, kas vieno kaut kādām sporta dienām, vai es nezinu, kaut arī mums ir aerobijas D festivāls, kas ir ļoti gaidījis notikums katru gadu, un tas atnāk būtībā organizē visu skolu un pārbāzt zāli, un tad mēs esam pa tiem savējiem vai pa kādu citu klasi, un tas tāda kopestīga sajūta. Vēl viena no Teikas vidusskolas ikgadējām tradīcijām, kas apvieno visu vecumu skolēnus, ir zibakcija. Par godu Teikas vārda dienai visa skola kopīgi nodejo īpaši sagatavotu deju. Piedalās gan lielie, gan mazie, un visiem ir prieks par piederību savai skolai, kam ir tāds vārds, kas pat ierakstīts kalendārā un kam var koši nosvinēt vārda dienu. To, kā izdevies, vēlāk var apskatīties YouTube vietnē un var palepoties arī citiem. Tas ir arī veids, kā skolēns var sevi identificēt ar skolu, jo ne visām skolām ir tādas tradīcijas, un tad tu vari lepoties ar to, ka tieši tava skola ir tā, kam ir šādas tradīcijas, un kam ir kaut kāds, konkurss vai pasākums, kas ir katru gadu, un tu vari teikt, hei, atnāc uz manu skolu, man tagad ir pasākums, un tu vari lepoties ar to, ka tavā skolā ir šī tradīcija. Vai jūs esat gatavi dejot? Tā būtu pirmā lieta, pie kā būtu jādomā, lai skola nav bezpersoniska, lai tā nav vienkārši tāda un tāda numura vidusskola vai tāda nosaukuma skola, kas ir šīs skolas pievienotā vērtība, lai skola būtu kā tāda republika.
par kuru bērni lepojas, kam viņi jūtas piederīgi un ka viņš saka, es eju šajā skolā. Kā jebkurā vidē, vai tā ir ģimene, vai tā ir skola, vai tas ir veikals, vai kāda cita vieta, mēs zinām, kā šajā vidē ir jāuzvedās. Un tādēļ arī skolā ir būtiski šie iekšējās uzvedības noteikumi. Varbūt ne tādā izpratnē, kā varbūt līdz šim mums tas ir bijis, ka uzvedības noteikumi dzīvo dienas grāmatā, bet viņi nedzīvo skolā. Tātad ar tradīcijām vien skolas vide brīnišķīgi nekļūs. Vajadzīgi arī noteikumi. Tomēr noteikumi izklausās visnotaļ strikti un ierobežojoši. Un kam gan patīk, ja viņu grib ielikt kādā noteiktā rāmī? Šajā skolā būtu pilnīgs hauss, ja nebūtu noteikumi. Piemēram, visi skrietu, visi bļaustītos, visi viens otram sistu. Tomēr ir labāk, ka tev ir noteikumi un ka tu zini, pēc kā vadīties. Ja tie noteikumi jāpilnas, kaut kāds sanāk pārkāpt, bet viņi ir vajadzīgi, jo tas tomēr ir priekš mums, tas ir mūsu labā. Tas ir, lai nebūtu kaut kāda lieka pārpratuma pilnīgi bez iemesla. Un, lai tas iemesls nebūtu tāds, ka nav noteikumi skolā vai vispārībā. Jābūt tam kaut kādai tai robežai, kur nevajadzētu pārkāpt. Tikai nesakiet, ka šis jūs drusku nepārsteidz. Paši jaunieši argumentē, kāpēc noteikumi ir nepieciešami. Bet ir jau tā, ka mazliet paanalizējot, katram top skaidrs, ka noteikumi nav izdomāti, lai kādu mocītu un ierobežotu, bet gan, lai radītu drošu visiem saprotamu vidi. Latvijas Universitātes projektā Atbalsts, kas pāris gadu garumā risinājies vairākos 10 Latvijas skolu, par to rūpējas ar īpaši pozitīvās uzvedības noteikumu programmu. Tas nozīmē, ka skolā ievieš skaidru noteikumu kopumu, kas paredz, kā jāuzvedas gaitenī, klasē, ēdamzālē un pat pie garderobes. Tagad mūsu skolā es esmu pamanījis, ka un arī citās skolās pie sienām ir kaut kāda ēselēpnes pret citiem. Tādas visādas lietas, kas piesaista uzmanību ikdienā. Un, protams, arī ļoti svarīgi, lai vecāki tās lietas iemāca, jo tās tomēr tādas sabiedrības uzvedības normas. Pie katrām trepēm ir izlikta, kā vajadzētu uzvesties, kā vajadzētu vai klusums un tā. Un arī mūsu dienas grāmatās ir ierakstīts, un mēs sociālās zinībās pārunājam visus noteikumus un arī klases stundās pārnājam, tā kā es domāju, visi viņus ievēro. Ir ļoti labi tas un palīdz tieši tas, ka noteikumi ir virzīti uz pozitīvo. Agrāk mēs vairāk lietojām, protams, arī tagad jau šādi izprūk, bet lietojām neskrien, nelec, tur nerunā un tā tālāk. Tad tagad tas ir pārvērties tajā vajadzības izteiksmē, kā būtu jādara, nevis kā nav jādara. Un psiholoģiski, manuprāt, uz bērniem tas ļoti labi iedarbojas. Tas nav sloks, tas ir gluži otrādi palīgs, un arī skolotājiem ir vieglāk reaģēt uz problēmām, ja tādas rodas, jo ir sakārtot sistēma. Tāpēc skolotājiem ir noteikts algoritms, pēc kā viņš rīkojas, un tad skolotāja stabilitāte un drošība. Viņš zina, kā rīkoties. Arī jaunais skolotājs zina, kā rīkoties. Bet, lai noteikumi nepaliktu sausu tehnisko norāžu līmenī, Atbalsta projektā skolēniem tos arī izskaidro. Un tas notiek bez moralizēšanas, kas lielākai daļai drīzāk varētu izraisīt pretreakciju. Sapratne rodas, kad skolēni paši izprot noteikumu jēgu. Piemēram, par attiecīgo tēmu noskatoties asprātīgu video vai pat paši piedaloties tā tapšanā. Atkal tā garā rinda. Un ja vēl tūlīt sāksies tā grunstrīšanās. Būs jāstāv veselu mūžību. Jau, meitenes, negribat mēs paņemsim jūsu numuriņus? Mēs izbrauksimies priekšā, tā būs ātrāk. Bet tas taču ir pret noteikumiem. Jūs gribat labāk stāvēt stundu rindā? Kā tev šķiet, kā viņam tur ies? Man liekas, ka viņiem neizdosies. Man arī tā liek. Manai jakai norauta kapuce.
Tie nav mani zābaki. Kur ir mani zābaki? Ja jums kaut kas nepatīk, ejiet paši stāvēt tajā rindā. Es šausmīgi sasipu galvu. Kur tagad ir mani zābaki? Es iešu pastumt malā tos sīkos. Es izlauzīšos pie leces un stāvēšu tur tik ilgi, kamēr garderobis tie pieriepsies. Mārtiņ, Edgar. Nu, kas ir? Nevēlaties mums kopā stāvēt rindā? Mēs varētu paspēlēt klusās telefons. Jūs zini, kā to spēlēt? Nu, labi. Uzspēlēsim. Var jau arī tā. Abols. Un te mēs plūstoši esam nonākuši pie nākamā punkta, ko realizējot, skolai ir visas cerības tapt par vietu, kur gan skolēni, gan starp citu arī skolotāji nāk ar prieku. Otrs akcents būtu jāliek uz skolotāju un skolēnu attiecībām. Jo, ja skolotājs neieveido attiecības ar skolēnu, patiesībā pat nav svarīgi, vai viņas, pat arī, ja viņas ir ļoti vienkārši sliktas vai nekādas, tad šis skolotājs nevarēs bērnam neko iemācīt, jo bērns vienkārši to neņems pretī un nesadarbosies, un arī būs grūtāk disciplinēt tādu bērnu. Šis savstarpējo attiecību jautājums cieši saistās arī ar tikko apspriesto noteikumu nepieciešamību, jo, kā atklāja psihologi, disciplinēšana patiesībā ir sadarbošanās. Tāpēc attiecību veidošanai, labas vides radīšanā ir fundamentāla nozīme. Labas attiecības faktiski ir vienas no svarīgākajām pedagoģiskajā procesā, jo ik viens skolēns, kas skolu ir pabeidzis, atcerās skolā to, kas ir labs noticis, un vai viņam ir bijuši atbalstoši skolotāji vai nav bijuši atbalstoši skolotāji. Tad faktiski dažkārt pat tās zināšanas ir mazāk svarīgas nekā tās attiecības, kas skolā ir bijušas. Man liekas, ir jābūt tām attiecībām ar skolotājiem, citiem cilvēkiem, tā, ka uztver kā cilvēki, tu neesi tikai skolēns, tev uztver kā dzīvu būtni, un saprot arī cenšas tā kā nevis ieborēt galvā, kas tev ir jāzina, kā, bet cenšas izprast, kāpēc tā domā un kāpēc tā domā un kāpēc tā rīkojies. Skolotājiem tas ir reāls izaicinājums, jo viņiem jāpanāk, lai bērns ievērotu noteikumus un mācītos, vienlaikus uzturot labas attiecības. Būt stingram un vienlaikus draudzīgam, tas pilnīgi noteikti nav viegls uzdevums. Es domāju, ka tas viens no algoritmiem kaut kādos pārkāpumu gadījumos, kad skolotājiem ir jāizrāda bērnam un ir jāpasaka, ka viņš kaut ko ir nepareizi rīkojies, to darīt šeit, tagad un par notikušo, un par to nerunāt vēl pēc tam, nevainot viņu vēl pēc nedēļas. Godīgi sakot, daudz svarīgāk šajā ziņā ir skolēna attieksme, jo es varu teikt, ka, manuprāt, skolotāji pa lielam arī mūsu skolā viss ir ļoti labi, manuprāt. Un ir ļoti svarīgi skolēnam pret skolotājiem būt laipniem un novērtēt viņu darbu. Tāpat kā arī skolotājiem ir jāsaprot, ka ne visi bērni un ne visi skolēni ir ar vienādām iespējām. Jā, patiešām mūsu iespējas ir ļoti dažādas, un mērīt visus pēc vienas mērauklas nozīmētu kādu vienmēr padarīt par izcilnieku, bet citu par lūzeru. Noteikti katrs varam atcerēties kaut ko, kas skolas laikā galīgi neveicās. Vienam tā bija matemātika, citam tieši pretēji mokas bija fiskultūras stundas. Es zinu, kā tas ir, kad tev neveicās. Piemēram, fiskultūrā. Tu skrien pēdējais, vienmēr pēdējais, un tas tev dzen pilnīgā izmisumā, vai ne? Bet ir kāda cita lieta, un noteikti tāda ir, vismaz es droši, ka tādu atradu pēc kāda laika, kurā tu noteikti vienmēr vari atrast būt pirmais tomēr klasē. Tad es novēlu vienkārši pamēģināt atrast, un tad tu jutīsies daudz labāk. Tev nav jābūt izcilniekam, bet ir katram tā joma, kur vajag atrast, lai labāk justos. Turpmāk raidījumā skatieties, ko jādara skolotājiem un vecākiem, lai motivētu bērnu uz labiem sasniegumiem. Tad, kad man bija trīnieks, tad man mamma teica, lai es vairāk nespēlēju datoru, lai es eju uz konsultācijām.
šis ir brīdis, kad esam nonākuši pie 3. labas skolas vides veidošanas punkta. Ja mēs skatāmies uz skolu kā mazu republiku, kur katram jāatrod sava vieta un jāsajūtās piederīgam, ko mēs ieraugām skolas izlaidumā? Parasti tiek sumināti tie, kas labi mācījušies, piedalījušies mācību olimpiādēs un ar to darījuši skolai godu. Tomēr nez vai tiek pieminēti tie, kas bez kavējumiem apmeklējuši stundas, bijuši draudzīgi un izpalīdzīgi. Varbūt ir 5. matemātikā vai 7. Tev liekas, ka tas ir pa maz kādā vēstures priekšmetā, bet tev ir brīnišķīgs ieraksts E-klasē, ka tu esi bijis izpalīdzīgs, ka tu esi palīdzējis, ka tu esi bijis aktīvs stundā. Un tas arī varētu mudināt skolēnam justies veiksmīgam skolā. Es ļoti aizraujos fotografēšanu. Man ir bieži vien bijis, ka uz skolas pasākumiem jānāk pafotografēt. Un tad, kad aizsot tās bildes, un tur pats tur ļoti labi, tur pilnīgi nekā no žurnāta. Un tur, protams, ir pilnīgi ap sirdi silti. Novērtējums un uzslavas ir nozīmīgs motivators gan veiksminiekiem, gan tiem, kam tādu vai citu iemeslu dēļ biežāk misējas. Uz vienas veiksmes pamata var būvēt jau nākamās uzvaras un sasniegumus. Atliek vien atgādināt, atceries, kā tev toreiz labi sanāca, lai cilvēks pret šo veiksmi it kā atspērtos un mēģinātu darīt to vēlreiz. Šodien labākie lasītāji mums ir Anastasija un Olga. Viena no teorijām, kas ir konstruktīvisma teorija, uzskata, ka motivācija nav kaut kas mistisks. Motivācija ietekmē vai veidojās tieši faktiski piedalās skolotājs. Un skolotājs tas, kas vai nu var motivēt skolēnu, piedalīties, darboties līdzi, iesaistīties, vai arī zināmā mērā šo motivāciju nograut. Latvijas Universitātes projektā Atbalsts šo labo lietu atrašanu un uzslavu paušanu sauc par pozitīvo pastiprinājumu. Secināts, ka tas ir motivējošāks par nopēlumu vai rāšanu. Tāpēc atbalstu skolās pedagogi skolēnu labos veikumus neuztver par normu, bet gan izceļ tos atzīmējot E-klasē un ierakstot dienas grāmatā, lai arī vecāki redz un var savu atvasi vēlreiz paslavēt mājās. Es cenšos ieraudzīt katrā kaut ko pozitīvu un viņam arī tā kā kaut ko pozitīvu pateikt, ja viņam ir sanācis, izdevies, un tāpēc man liekas, ka man arī tā veidojās tās attiecības tādas labas ar skolēniem. Piemēram, no rīta tur ieejas stundā un tu pasaki skolotājai, skolotājs redzēja, jūs man E-klasē ielikāt labo pozitīvo ierakstu, skolotāji tādu, jā, jo tāpēc, ka tu labi strādā vai tā, tiešām labāks sajūtas. Un vecākiem arī, protams, prieks. Mīļie vecāki, un tagad ieklausieties īpaši uzmanīgi. Bērnus vajag paslavēt, lai uzlabotu viņu pašapziņu un motivētu uz citiem labiem darbiem. Diemžēl vairums jauniešu, ar ko aprunājāmies, sacīja, ka viņu vecāki pozitīvos ierakstus drīzāk uztver kā normu un, piemēram, par labu uzvedību skolā ir paslavējuši tikai kaut kad ļoti sen, mazākajās klasēs. Vairāk jau tomēr to slikto pamanu. Tādiem žēl ir. Un vēl viena lieta, kas mums kopīgi jādabū gatava. Lai motivētu skolēnu doties uz skolu, viņam ir jāpalīdz saprast, kāpēc tas vispār ir vajadzīgs. Vispirms vidi un viss, kas ir saistīts ar skolu, veido pieaugušie. Un, lai veidotu šī motivācija, bērnam ir jāsaprot, kāpēc viņam tas ir vajadzīgs. Un, ja pieaugušie spēj to pamatot kādēļ un arī paši ir ieinteresēti tajā, tad arī bērnam ir tā uzticība pieaugušajiem un viņš arī vēlās tad iet un kaut ko darīt. Un, protams, ka izskaidrot ir daudz ērtāk, ja pie rokas ir kādi veiksmīgi piemēri. Atbalsta programmās šim mērķim nodar gan speciāli izstrādātas rokas grāmatas skolotājiem, gan papildus video materiāli rādīšanai klases stundās, kuru tapšanā iesaistījušies arī paši skolēni. Es gribu pārģērbties. Ko tad tu te vēl dari? Tu nenāks pārģērbties? Man gribas mazliet patrenēties, jo skolotāji teica, ka es varētu tikt basketbola komandā, ja es labi pacenstos. Tu taču tik labi nespēlē. Tu vispār esi pietiekami gara. Neko. Ejam.
Klausies, uz kurien mēs braucam uz Molu vai uz Spici? Nu, es nezinu, bet man jāizdomā. Alma, pagaidi, tu vēlies iepirkties ar mums pēc stundām? Jā, visur tagad ir baigās atlaides. Es nevaru. Man ir basketbola treniņš un pēc tam vēl jāpild mājas darbi. Un tad staigā vecās drēbēs. Alma, šodien ies uz ievazimšanas dienu. Tur būs arī Rihards. Viņai jau noteikti jātrenējas. Jā, es nevaru. Man drīz būs pārbaudes. Ai, es nesaprotu, priekš kā meitenēm vispār sports. Tāpat nevienam arī nepatīk pārāk puiciskas meitenes. Tagad parādi to metienu, ko tu esi mācījis. Meitenes, ziniet ko? Es iekļuvu basketbola komandā. Pagaid. Alma, lielisks metiens. Paldies! Negribēs ar džekiem pēc stundām uzspēlēt? Jā, tas būtu ļoti forši. Ideāli mums tieši pietrūka viens cilvēks. Gan runājot par šiem, gan citiem ar skolu vides uzlabošanu saistītiem jautājumiem, bieži esmu pieminējis Latvijas Universitātes projektu atbalsts, jo tas patiesi ir bijis īsts atbalsts gandrīz 40 Latvijas skolām. Šī skola no patriotiskā viedokļa raugoties kļūst par republiku ar saviem noteikumiem, ar saviem likumiem, ar savu identitāti. Līdz ar to daudz vieglāk izjust piederību tam. Atbalsta projekta oficiālais norises laiks šobrīd ir galā. Visā tā norisē iesaistījās kopumā 10 000 cilvēku dažādās Latvijas malās. Iesaistījās gan pašvaldības un skolu direktori, gan pedagogi un skolu tehniskie darbinieki. Protams, arī paši skolēni un viņu vecāki. Sakustējās visa vietējā kopiena. Atbalsta skolās saka, šī jaunā visaptverošā programma mūs ir saliedējusi un mēs ar to esam aizrāvušies. Projekts noteikti dod tādu drošības un stabilitātes sajūtu. Un tieši šīs iekšējās stabilitātes dēļ un skolotāju stabilitātes un bērnu stabilitātes dēļ mēs turpināsim šos projektus attīstīt. Turpināsim šī projekta labās idejas un domas. Bet aizrauties taču iespējams tikai ar to, kas patiesi patīk. Tāpēc cerēsim, ka šī aizrautība pielips vēl citiem, jo mērķis taču ir radīt sirsnīgu, draudzīgu un gudru sabiedrību. Un šāds mērķis ir pārāk labs, lai uz to pārstātu tiekties. Lai mums izdodas!